Čau! Kopā ar jums gan eksperta Ļaļa, un man palika viens neatrisināts jautājums man ceļojuma laikā. Kas notiks ar maniem četrkājainiem draugiem plūdu gadījumā? Par šo man plašāk izstāstīs Jelgavas pašvaldības operatīvā informācijas centra pārstāvis. Tad gatavojoties iespējamiem plūdiem, pašvaldība jau ir apzinājusi iespējas saistībā ar mazo dzīvnieku izmitināšanu. Ir uzrunāts vairākas patversmes dzīvnieku, ir saņemta iespējamā informācija, cik būtu tā kapacitāte, informācija par iespējamām izmaksām. Tāpat tās ir informācija, ka, ja būs nepieciešami iedzīvotājiem tā dzīvnieku izmitināšana patversmēs, ka viņiem obligāti būtu jāpaņem līdz pašiem dzīvnieku pārtika, medikamenti, kaut kādas mīļās rotaļlietiņas un tādas. Lai pārliecinātos, ka tas tā patiešām ir, es tagad braucu ciemos uz patversmi. Avārijas gadījumā mums ir iespēja palīdzēt tiem cilvēkiem, kuru mājas ir aplūdušas, uzņemt viņu mājdzīvniekus. Ļoti ceram, ka arī valsts būs gatava risināt šīs te problēmas un uzņemties atbildību pār mūsu mazajiem spēlvainajiem draugiem. Nu, ko mans ceļojums ir noslēdzies, bet tas vēl nav viss. Jauni piedzīvojumi jau drīzumā.